Es apmēram varu iedomāties, ka stāstā, tāpēc, ka tur ir ķipa kaut kāds mistiski nevienam netveram, nesaprotami kaut kāda dvēseļu pasauli, ja, kur nevienam neinteresē ģimene, ja, kur ir katra dvēsele pati par sevi atsevišķi, ja, un tad te, kad mēs uz zemes atnākam, tad te var būt kaut kādas ģimenes, kur mēs gūstam pieredzi. Es tā saprotu, ja, vai par ko tur, tas, ko tur, es nezinu, ir tagad šitā te tēma pilnam, šitie jaunie garīgumi, visi saucamie, kur čenelingisti visādi, un visādi šitie te, kur stāsta, man jau tas sūtīja viens, pasties, cik viņi gudri tur stāsta, vai viņš, vai viņi, es pat nesapratu, kas tur runāja. Īsti nevarēju saprast pēc skatu, vai tā bija sieviete vai vīrietis. Es ar saskāros ar šo. Tā kā es tur paklausos, es saprotu, tur ir pilnīgi savs, un tur sekotāji, nezinu, 100 000, kas klausās šitādi murgu, ko viņi tur vēlž. Kāda jēga tev te nākt uz zemi un piedzimt kaut kādā ģimenē, tam nav nozīmes. Man liekas, tas ir vienīgais, kam ir nozīmes, kamēr tu esi dzīvs. Viss pārējais, tur var fantazēt, mukt projām no realitātes, to var tā nosaukt. Var domāt par dvēselēm, par galaktikām citām, ja, bet kamēr tu tur neesi spējīgs uztaisīt kaut kādu iekārtu, ar kuru aizdoties uz citu galaktiku, ko dod tev tā fantazēšana, ja? Šeit tev pašam ir jāparūpējas par bērniem, par māju, par dārzu, par visu kaut ko, dari tās lietas, tas, kas tev reāli te. Mēs jau nenākam materiālajā, fiziskajā pasaulē, lai sapņotu par kaut kādām garīgajām pasaulēm. Mēs nākam šeit realizēt sevi matērijā, ja, materiālajā plānā, materializēt sevi. Ja, ko mums nodrošina sievišķais pirmsākums māte, matērija. Ja. Un ja sieviete nesaprot, ko viņai jānodarbojas, tad viņa nepilda šo te funkciju. Mēs nevaram materializēties, ne sievietes, ne vīrieši nespēja materializēties, matērijā sevi īstenot. Ja, kā vīrieši un sievietes, vai kā dvēseles, vai kā vienalga, kurš no ko tur grib iesaistīt.